Šodien esam mūsu peldošajā dārzā, Venecijā. Dažas dienas atpakaļ bija vējš no Daugavas, no jūras un lietus, un ūdens līmenis te bija pacēlies par apmēram 70 centimetriem, kas nav lielākais ūdens līmeņa pieaugums, kāds ir parasti. Ir bijis arī vairāk, bet tā mēs novācam peldošo biešu un burkānu ražu šobrīd. Tā ka jāpadomā būs nākošais gadu varbūt arī par peldošajiem dārziem. Esmu kaut kur redzējis, kā cilvēki audzē ūdenī tā kā dārzus, un viņi tur peld un viss notiek. Tā ka mums arī šobrīd viss ir peldošais. Bet, protams, atkal savas priekšrocības nav jālaist nekas. Arī atnāk kaut kāds mēslojums kopā ar visādām sliktajām vielām droši vien. Bet mums arī samēslots ir no Daugavas. Tagad jānovāc tie visi burkāni un bietas, un tad gaidīsim, kad nožūs viss. Un te mums vēl jānovāc pēc tam saldie kartupeļi, kur mēs bišķi parakām, bet tur viss ir tā kā raktu zem ūdens Daugavā apmēram. Un šādi šogad mēs novācam savu ražu. Violetie burkāni. Violetie? O, smuki. Šādi smukulīši. Jau nomazgāt. Jā.